ierocis, kur ir tavs? Kur ir tavs ierocis? Kur ir tavs ierocis? Ieroci parādi, ieroci parādi. Kurš neblis? Numurs. Ieroci numurs. 4, 1, 4. Atkārto vēlreiz. 2, 4, 6, 9, 7, 8. Ok. Ņem blakus. Koli. Okay. Sveicināti, zemesargi. Es jums varu apsolīt vienu. Es šodien Kānijā iekāpšu pēdējais. Bet tur, kur jūs vēl nezināt, uz kurieni jūs braucat, izkāpšu pirmais. Un pēc 21 dienas es jums visus neceriet, cik jūs stipri mājās gribēs. Netiks. Jātiek rīt, tagad reklamēt, jūs ķeķernieks. Kādreiz no malas. Numurs? 41, 82. Ieroču numurs. Nosauc ieroču numuru. 24. Jā. 28. 28. Tāpēc suramies. Esam kopā. Esam viens vesels. Jo tikai kopā mēs esam spēki. Un tur nebūs viegli. Mēs nebraucam uz furu. Mēs braucam uz armiju klātu. Tāpēc mums novēlu visiem būt stipriem un izturēt. Sapratu! Jau 3. nedēļu uz zemesargiem Daugavpils novada Vaboles pagastā zemesardzes apmācību teritorijā Meža Mackeviča notiek lauka nometne. Nometni uzrauga mediķi, un neilgi pēc nometnes sākuma, kas tiek dēvēts par morālo lūzuma punktu jauno zemesargu apmācībā, tika rīkot arī tikšanās ar psihologu, kas mācīja pārvarēt stresa situācijas. Dalībniekiem ir ļauts nometni pamest pēc personīgās vēlēšanās vai veselības iemeslu dēļ. Man liekas, visgrūtākais ir pieņemt no otra palīdzību. Tas reizē mums, kā katram individam, liekas, ir ļoti grūts uzdevums. Bet tas pats pamats saprast, kas ir karavīrs, kas ir zemesargs. Tad es domāju, lielākais iegūms tiešām, kā jūs jau minējāt, ir ne tikai militārās pamatiemaņas, bet arī
saliedētību, ko iegūst katrs zemesargs šeit atrodoties. Viņi izveidojas par vienotu komandu un iegūst šeit draugus uz mūžu. Varbūt kāds jau grib uz mājām, vai transports nav aizbraucis, vai paliekam kādu brīdi? Jaunieši. Labi. Galvenais ierindēs, skaisti esat! Dalās jau! Es lieku rokas automātus. Paņemt viņu tā, paņemat klēpī. Kreiso. Viens. Kreiso. 1, 2, 3. Kreis. 1, 2, 3. Kreis. 1, 2, 3. Kreis. 1, 2, 3. Visiem viss labi. Izdalās. Tieši tā. Malaki nākamie komandieri! Skaļākas balsis, drošāk! Šo trenci, tad vēl brīvāk. Ejam, viss tā, turamies. Labi, lien te iekšā. Nē, lai malē. Nemaisīs, kaut ko pēdējā. Tas sanāk. Citiem trauc. 1, 2, 3, 4! Pirmā reize. Tāpēc, ka vēl pie saukšanas loda. Elpošanas loda. Skriešu pie to. Mēs viņu vairs nelaidīsim. Tā gara taciņā, ne? Metam iekšā. Jo, obligāti. Tā. Automātu. Es ar viņu kopā lauku, jā? Kur malās noliek. Viņš jau nevarēs tas automāts. Jūs viņu iecelsiet. Mierīgi. Būs izskatīt. Pēdējais es pie tevīm iešu. Man nav spēki. Piepacelties. Vietas, start! Laimis, uzlapču! 3, ejot no veikala māju pa kluso mēs trenējamies, ja? Klusiņi. Labi, tagad turpināsim soļot. Vats, uzlapu! Soļos! Marš! Prašāk soli!
Piepacelties. Mums varbūt vairāk ieliet. Un būtu kāda nebeigsies labi. Nē, tā kupiņu dārā. Tajā mājās, cik reizes esmu bijis? Es zinu to, ka mēs viņai karti nobraucam. Kāpēc arī tur nedrīkst? Kādreiz jau pa turieni braucam. Kārtība, ja? Pēc rīta izvadas. Pieminēs vēl vedīs vēl no otrā vada. Ja? Pieminēs. Kas pārbaudīs ieročus plecā? Ieročus plecā. Pīrs. Ieroci varam nolikt blakus, ja traucē. Bet ar čaulišu izmetēju uz augšu. Kā tagad čau? Šitais tev sataisīts, bet vajag izrikusi tādu. Ir 15. Tikai pirms ņemšanas nenervozē, nesatraucies. Atceries, kura ir kura kabata, jo ar roku, ka laidīs, kur tev ir tukšums, pirmā uz labo pusi tev būs pieciniece. Atceries, ka pirmā desmitniece ir šitien un pēdējā tev būs. Nokomandēšu, kas viņš ko jādara. Reiz tā kā Edi bļaustu, ja viņš ir vēl sēstmēs, tādēļ nedomāju, ka tas ir privāti. Uz uguns līniju! Sodēs! Vērš! Vienam šaušanas pozīciju. Bet kā rādīja! Un ar kājām uztaisot tā, atspēries. Katru šāvienu jūs kaut kur slīdāsiet prom. Lai tev ir tā kā atspēries. Katru reizi vainīsies jūsu šaušanas stāvokli. Ieberzējamies riktīgi. Ar vēdru uztaisa tā, lai jums nav nekur gaisa tā. Respektīvi atmuši apsi. Es tev teicu, ka tu sapisīsi. Kur tev ir tā pieci? Ielādēt! Ielādēt ieroci! Ielādēt uz pievienot aptveri! Tikai aptveri pieliek! Apķēdējums! Tā, ieroči numurs. 3-3. Okay. Tev mēs atkal šeit. Jā, Bilspols ir līdzi.
Snaipas. Parādi smuku kūlīti. Nepārāk. Jā, tev joprojām tā elpošana nav noregulēta pareizi. Tāks. Cik tev tur ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. O šitas ir bijis vismazākais kābeklis daudzums, kas tev ir bijis iekšā, plaušā. Te ir reku bijis jau vairāk. Ja? Reku ir bijis vēl vairāk. Ja? Katru reizi visi trāpījumi, kas ietev šitam te un šitam tev uz augšu, no šitās līnijas. Tad šitam pirmais ir iespējams, ka šitas arī bija pirmais šāviens. Ļoti smukies ir noķērs. Ja? Un pārējie visi iet uz augšu uzreiz. Un galvenais, vajag vairāk un šitā te ar kājām. Lai tev nesit, ja tu būsi uzlicis kājas, tev viņas stumdīs tevi pašu. Jā. Bet nav slikts rādītājs. Nav. Ja, tu? Kolna pa divi aiz mani stāties. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Šī kolna uz kreju. Su! Šī kolna uz lātu. Bu! Visam kolnam. 10 soļus uz priekšu soļot. Vat! Skaitieties! Atlikt. Sastingt. Pēda. Apkārt griezt. Tiesi. Lai jūs nebūtu kā mūšas visu laiku savu dzīvi. Ejam. Ir arī komandā šīs te signāls. Mums pats sāk skriet. Nekritam panika, rādam pārējiem. Ātrāk. Un pieskrienam. Lai visi saprastu, kas notur. Lai no mālēs tur rindas Karls Gustavs pirms pēdējais tur guļ. Viņš nodaļniekam ļoti svarīgi vajadzīgs. Sagatavot Gustavu! Visi bļaustas, lai to saprast. Tas ir kontakta laika parasti bļaustas. Ejiet formācijas pa mežu, pārklāt apvidu vēl kaut kādu biezokni. Ir cits variants. Čukstu. Pēdējais cilvēks visu pieraksta. Kad visi teikums aizies līdz galam, es aiziešu un pārbaudīšu, kas tur sanāca. Skaidrs? Tieši tā. Labi. Ja nedzirdam pārprasām, tas ir ļoti svarīgi. Tagad paklausami. Tu skaļi izlasi, ko tu stāvēsi. Vai? Sakt? Jā. Pie koka 2 pretinieki. Ložmetējnieks, gulties, snaiperis. Es saku, ja nesadzirdat vārdu nekautrēvis, pārprasām. Mēģinam vēlreiz. Tā, apsēžās vienība, tepat ātri, pāris vārdos. Vienkārši aptupieties, atpūtinat kājas, rokas. Mēs atkal sev pierādam, ka no parastas plaukstas mēs veidojamies koks. Un tikai dūrei ir spēks. Mūsu visi kopā, mūsu saliedētība ir spēks. Un ja mēs saliedēsimies 5. vads ar 1., 2., 3., 4. un 6., mēs būsim vēl lielāks spēks. Tādēļ jūs varat iedomāties, kas būs, ja saliedējas šitā, kā jūs šodien, visa Latvija. Mēs esam tādi. Mūsos ir ļoti liels spēks. Tagad viss. Haļāva beidzās. Ceļamies, stājamies. Turpinām ārstīt. Vai jūs uzkavēs skaties? Tas ir primārais, ko es uzsītīts stundas laikā. Jo jūs ilgāk dzīvojat, jūs apgreidot visu laiku. Pēc tam varat uzlikt, liekas šeit vienu virsū dēļi un vēl rinda. Pēc tam uzlikt pārsedzi, savienot ierukumus kopā un tā tālāk.
Tad dzīvot nedēļu beigās sanāk riktīgi nosacītas pozīcijās. Ar pārsedzēm, ar slēptuvām no artilērijas uguns un visām pārējām. Šis ir primārais, lai jūs zinātu vispār to sistēmu, kā darīt. Kā likt maizus, kā vispār notiek, lai varat izdzīvot vismaz minimumu. Jautājumi tik tālu? Nebūtu, nē. Nu, vairs? Saliecam. Rekur, te ir rieva, šitā rieva. Un skrojam atpakaļ. Aizskrojam, viņu nofiksēs tajā rievā, un mums kaplis gatavs. Par kaplēti. Laiks ir 30 minūtes! Daudz, nav ekstra. Jā. Ņem no atšķirības, tad būs iedot. Ar šeit? Jā, un apkārt bedreiz. Teica kaut kur, skatīsimies līdz cēlim kaut kur tā. Bet izmēros. Tāks. Lai mēs varētu ielīst kaut kur šitā. Bet ja mēs 4, tad tagad, ja mēs šitā, mums bišķīt platāk. Šitien atstāsim plauktiņu, kur mēs liksim kāju, kad šausim. Tā kā šitien? Jā, šitien te tādu. Kaut kāds jā, vienāds, jā. Jūs varat parāt. Trešajā rindā. Mēs jau... Jā, meitenes pārspējuši divus maisus tiekās, kamēr tu būs maisus. Jā, es vienkārši sāku no... Vēl kaut ko, jāskrien tālu. Ierakumā sēžam ekipējumā. To bišķi jums nav uzskatās ķīveris, tik kur sēž ekipējumā. Poguļāties, ja mēģēja, kad iekšā. Labi, lienam ārā. Ja jau varam izlīst, tad jau atzīst. Tad ienaidnieks nāk, lai viņš skatās, vai mēs pamanam, vai... Es nevaru redzēt mūs. Ideāli. Mums bija otrais? Trešais no tā kā. Otrais, vai šī tad otrais, jā. Vispār tā kā. Kuriem maisi nav nomaskēti, uzreiz maisi spīd. Jā, teicu maisi nomaskēti. Jā, bet no sāniem varēja redzēt. Pretinieks neiet no sāniem, viņš ies šitā. Mums jau būs iedota tāda pozīcija, ka mēs būsim pretiniekiem priekšā. Viņš var arī no muguras mums nākt. Bet teica bija pozīcija. Plaši strādājot, redzējot, plaši tā labot skolu, pielabot mācības reizes. Ceļu. Tagad visi paskatāmies un vairs neskatāmies. Dēram ūdeni! Jā, viņš tur. Nav iespējas, tu nīc aizgāju vakar. Bet ir čālis šoreiz. Nē, arī meitini. Tāds par savai mājām. Valstīs tagad ko dara. Tālākās darbības. Visu maskējumu savaltam un noliekam pie vaļņa, kaudzēs. Smiltis, ko ņēmāt no vaļņa maisos, izberam pie vaļņa. Ko ņēmām no bedres, atpakaļ bedrē. Батальона командирів. Майор Дерюгин. Atklāties uz šajieni. Viņš teica, lai ir tavs uzdevums no viņiem sagatavot karavīru. Ko es viņam varu noziņot? Komandīri, atvainojiet, mēs nevaram iet tālāk, kamēr nav apgūti iekšējās kārtības noteikumi.
Ir uzdevums, viņš ir jāizpildi. Nevis jāmēģina izpildīt. Cepļām, pamēģināju. Neizdevās. Nu nekā, šoreiz neizpildīju. Viņš pusītē izpildīt. Šito pildīt, viņš to nepildīt. Ir uzdevums, viņš ir jāizpildīt. Nevarat viens ar biedriem, ar draugiem kopā. Nevarat vadā, rotanās, bet jāizpilda tas uzdevums. Ka man vajag kaujiniekus, karavīrus. Kas iet, šāvi, krīt, ceļās un atkal iet. Piektais vārds. Ceļamies. Šaušana. Ceļamies. Šaušana. Mierīgi, nesteicieties. Mierīgi. Kā? Tā, mūsu uzdevums šodien, ka aiziesim uz turieni, būs nospiedošu uguni uztaisīt. Tas nozīmē tā, ka jūs naktī daudz nemēģināt tēmēt, bet piespiežot ieroci, biežāk spaidat prost uz to mēlīti. Un pēc iespējas biežāk vienkārši iespiež automātu. Uz mērķa pusi jūs esat, nu nešot debesīs, bet lai ir nospiedušā uguns. Aizmirstiet par sevi, par savām ambīcijām. Tagad jau jūs neesat galvenais. Nē, vienība jūs esat. Tā nav labi. Ir. Uzreiz pasaules variants. Ja? Es zinu. Jau vairs nav munīcijas. Tev jau beidzās šodien? Jā. Jo izšāvu visas trīs. Baigais. Rembo, jā. Jūs notupēties vai nu uz kreisā, vai nu uz labā ceļa. Ierocis! Izstieptā rokā ar laidni pie zemes. Galvu nolieciet uz leju. Pienāks klāt instruktors. Un kad jums pateiks celties, jūs skaļi sakat šādus vārdus. Līdz Kutangam vēl tālu. Bet pīlītājs es būšu labs. Čipašilas uz ceļa. Ar mums dotajām pilnvarām mēs jūs no Čipašilām ieceļam par pīlītājiem. Instruktori? Klusum. Līdz Kutangam vēl tālu, bet pīlītājs būšu labs. Pievirtējs, celties. Līdz Kutangam man vēl tālu, bet pīlītājs būšu labs. Pieņemts.
Līdz Kutangam man vēl tālu, bet pīļītājs Vai ne? Nu tieši tā. Līdz Kutangam man vēl tālu, bet pīļītājs būs labs. Nolīdz labam. Pīļītāji, apsveicu es jūs visas ar pirmo jūsu militāro kvalifikāciju. Ņemam tagad savas mantas un ejam stājamies tur. Aiziet. Nāk tuvāk, lai man nav jābļaustās. Mēs esam jau cik te dienas. Godīgi pateikšu, pat nezinu. Un man īstenībā ir pilnīgi vienalga, kas par dienu. Mēs esam pusi nolauzuši jau. Vairs nav jau nekas. Mums ir jau sunis pārkāpts, palikusi tikai aste. Šitais nav dienests jums. Šitā nav armija. Jūs tik tiešām nezināt, kas ir armija. Jūs man esat daudz. Es esmu viens. Un man ir ļoti sāpīgi redzēt, ka kaut kam kaut kas ir, ka kaut kas sāp, kaut kas neizdodas. Es cenšos visiem palīdzēt. Tāpēc pirmā mierinājuma balva ir šī te. Tās es šodien sarunāju, lai man no posteņa pielasa puisis avenes jums. Es zinu, ka jums ir grūti. Jūs esat savādākā vidē dzīvojuši. Mums mājās ir mīļotie cilvēki un te viņu nav. Bet par automātu ar tu nedomā. Tas nav, lai tevi pazemotu. Tas ir tad, kad tu vienu sutkariņu pasteigāsi, tu to otru īsto bisīti vairs no rokas ārā neizlaidīsi. Jūs esat maigie malači īstenībā. Jūs visi raudājāt, jums salduma pietrūkst, tur končas nedod. Tāpēc es domāju, ka es nabagāks nepalikšu. Pie tā, ka jums vismaz uz vienu vakaru iedošu prieciņu. Es nezinu kā, bet jūs rekur, vot. Patstāvīgi. Redzi, patstāvīgi. Lāčiks rekur, garšīgi būs droši vien. Varbūt papu padodam. Ko es gribu ēdot? Izturat. Rekur, Kiki Miki, labākā draudzene. Viņa ir atteikusies no kāzām. Un viņa paliks līdz pēdējiem. Jūs esat forši īstenībā. Ļoti pat forši. Jūs esat saliedēti. Nu ko? Man ir prieks, ka es esmu ar jums kopā.
Atpakaļ iekšē! 30 km kādu čībās. Ātri, jāsaka, lai čību režīmu nebūs. Visiem kādu čībās! Nevienu nepazaudējam! Aizturēt! Kur ir jūsu kaujas sejas? Pārskaļi vēlreiz personālu! Vēlreiz personālu! Viss ir! Paskaties sev kolēģi, vai viss ir! Jomā, jūs esat labāk! Tā bija jūsu pirmā trauksmīte, mācību trauksme. Paši redzējāt, cik daudz problēmu ir. Nākamreiz, liekoties gulēt, padomājiet, kur atrodas jūsu lukturītis, kur atrodas ierocītis, ekipējums, ķiverīte, ūdens. Rīta rosme tiek atcelta. Uzskatīsim, ka viņa notikusi tagad. Vadu komandieru rīcībā. Teritorija. Aiziet uz objektu. Viss nekas nevaina. Ierastā dzīve turpinās. Ieejot tanī kubrikā, padomājiet, kur jūs noliekat uzskabi, ieroci, ķiveri, un vai jūs esat pielējuši plašķēs ūdeni. Jo nevar jau zināt, ja Kongavts ir visur riņķī. Viņi var uzbrukt ļubojā momentā. Sardze pa savām vietām, pārējiem brīvi izklīst. Nedzirdu jūs jautrību sējā. Tieši tā! Jūs tikko no baļuka atgriezāties. Patika baļuks? Tieši tā. Ar to, man liekas, tu visu varēsi saņemt, ne? Šitās vietas visas nomās. Es nezinu. Jūs esat šitien arī visu Es taisīšu ciestu. Es tam tādu. Es tam tik grūti notīrīt. Mēs te varam līdz upei pa ceļu, bet tam mums jāiet pa mežu. Siena gara, jūs esat tikai jumot. Ērmie īsāku soli! Mierīgi, mierīgi. Aiziet mierīgi. Davai. Nu kā, vēl vari pamest? Tu bļauju vairs nevari.
Kur? Ilze? Sajebīs. Tolītās varēsiet desot. Davai taisam nestuves. Ņem nost frenci. 2 frencišu zāģē koku davai lauz. 2 kokus. Paši vainīgi nogalinājāt savējo. Tātad. Davai, viss gulies. Gulies. Davai, čaļi, ķeraties klāt. Priekš. Bet ja mums saka atklāt uguni, mēs šaujamies. Jo, tikai pa svešajiem, nevis pa savējiem. Bļā. Jā, pretinieks uz pulkstens cikiem. Un uzreiz visi gar zemi krīt. Jo viņi ar pilīs virsū. Kāpēc jūs negribētu tajā kalniņā? Bet tepat 1,1 m kalniņš foršs. Tepat 1,1 m kalniņš foršs. Pēc visam mums tur jābūt ceļam, pēc pārkāta. Bet 100 metri. Tu domā, tur iekšā taisīt? Vēl, pārstāj. Lielā uz augšu. Kas? Lielā uz augšu. Cikos mums pēkdien līdz brauksim prom? Cerams, ka no rīta. Es domāju, uz kādu pusdienas laiku. Un tādu bakarā es toču kaut kur aizvedīšu. Paņemšu muteri veco māsu. Veco muteri? Visus paņemšu līdzi un aizvilkšu kaut kā ēst. Uz tādu diadāvanu. Šogad man ir 3 reizes smagākā soma nekā pagājušajā gadā. Tikai neviena bļāviena. Ja tu negribi nest visas mūsolas uz bāzi. Viņi ir rekuši Šarnezinē apgāja riņķī, te viņi visiem ir panika iestājuši. Un tā, kas paku, tāpēc vajag. Vajag mierīgi, labi. Smēķiešu sembargu atceļam, viņi nomierinās. Jā, es naktī atļauju, tikai, taktiski. Jā. Neredz sogas. Šit atceļam, jo te pusē puņķi un asaras. Viena daļa baidīsies par zirnekiem, čūskām un tam tālāk. Vilkam lāčiem. Nebijām aizdomājušies. Un te, 6 purni, kas vispār mežā ir bijuši, te liela daļa, kas pirmo reizi mežā iet. Par to es runāju.
Tāpēc viņiem tāpēc ir pat tā panika iekšā. Mums te paši saprotam, Valdīgi. Visi sanāk iztaši pat ikdienu lauka apstākļos, vismaz lai te slapjo vielīgi, lai nobrauc. Tu arī visu parādīs. Noģērbsies. Lies iekšā parādīs. Protams. Katrs dara varbūt tās nianses savādāk, bet vajadzīgi pamat priekšmeti, ja? Vielīts mazais un ūdens. Šeit ir trešdaļu plašas. Un sākam. Kakls. Paduses, kas tādā mitra dvieli noslaukam. Taisam vaļā bikses. Tāds ir vietas aizmugurē, ja, locītos. Tā arī cirkšņu zona. Droši, nebaidamies uz tās vietas. Braucam iekšā. Sapratām? Stājies, ja mazgā kaut ko vēl. Vai rokas. Drošības noteikumi. Kā mūsu šīs dienas vaininiece, kur ir Ilze? Aiz mugurās mums. Nāc šurp, draudzenī. Nu, dziedam? Daudz baltu dieniņu, laimiņā dodi, diženi, raženi, strādājoti. Labi ir dziesma. Diženi, raženi, strādājoti. Šitā ir tava pirmā dzimšanas diena mežā. Mēs esam karavīri. Es pieļauju domu, ka šitā nav pirmā un pēdējā dzimšanas diena mums kopā. Mežā, kolektīvā. Un mēs dzīvosim ilgi un laimīgi, kā teica Šreks Frione. Kristīnai arī! Tā ir buče! Kristiāna. Atdodam parādus, jo mēs mežā dzīvojam, mēs neko neredzam realitātē. Bet mums ir gods vēl viens. Reti mums trāpās. Godīgi pateikšu, manā armijas pieredzē pirmo reizi. Domāju arī tavā. Mums ir šodien kapelāns, kas ir piļījis ar mums kopā no pirmās dienas līdz šitai dienai. Tāpēc es gribētu, lai pasaka kaut ko skaistu. Cepures visi noņem. Mums ir liela dāvana dota dzīvē, tā ir mūsu dzīvība. Un tāpēc būsim, pateicīgi vienalga kam, bet par to, ka mēs esam. Esam uniformās, esam zemessargi, esam karavīri. Dievs mūs visus sargā, sveitī un vada tā, lai mēs esam gatavi arī atdot savu dzīvību, ja tas no mums tiks prasīts. Šajā tumšajā naktī visspēcīgais un žēlsirdīgais Dievs ar savu svētību, ar savu gaismu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Jā, man ir tikai kaut kur Būt vējiņi, dzen laiviņu, aizdzen mani, kur zemē, kur zemniece man solīja savu meitiņu galēji. Solīt solam, nedēļā, līdz mani šeit centrs, man nav sakara ar otru. Centrs. Te lielāks centrs. Otrajiem ir ar rāciju problēmas. Es esmu ar rāciju, esmu 4 pozīcijas no otrā numura. Šeit centrs visiem posmiem pastiprināt
dzirdat, klausos. Valdi, tev jāsģo, ka mums ir izdarījušās desmitais korpus. Šeit 2 atkārto lūdzu savu ziņojumu. Kā vispār? Draugu, taisa tālāk! Ātrāk! Uzstāmies! Atkāpieties! Davai trāpā, ja negribat sevi nošaut! Laidies vienā rindā! Visi ir! Tabletes ir apakšā.
karavīrs. Vēl dažādi mamiņāji, augeri viņi valelī. Vēl dažādi mamiņāji,